Jā, vienmēr pēc kafijas pauzes ir izaicinoši atgriezties pie diskusijām, bet es domāju, ka ņemot vērā brīnišķīgo sarunas dalībniekus, šī saruna patiešām būs iedvesmojoša un jaudīga. Un, es teiktu tā, šī otrā paneļa diskusija ir vairāk domāt, lai mēs atkāptos vairākus soļus ārpus, varbūt ierastā konkurences uzrauga tāda rāmja un likuma ietveru, un vairāk tiešām pievērstos tieši nozaru specifikai caur dažādiem konkurences jautājumiem. Un varbūt šīs sarunas laikā mēs varētu saprast, kā tad vispār konkurence ir mainījusies nozarēs, kā nozars ir pielāgojušās šiem mainīgiem konkurences apstākļiem un kāda varbūt tā konkurence jau būs pavisam noteikti rīt. Tā kā uz sarunu mēs esam aicinājuši 6 nozaru dažādu pārstāvjus. Man liels prieks, ka jūs arī atradāt laiku ierasties, un es ar prieku arī iepazīstināšu ar sarunas dalībniekiem. Tātad Kārlis Rācenis, Pauls Stradina Kliniskās universitātes slimnīcas virsārsts, nefrologs, Ilze Dobele, Latvijas televīzijas ziņu raidījuma vadītāja, Dzintars Dreibergs, kinorežisors, Aleksandrs Samoilovs, Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs, un Kārlis Kazāks, Latvijas Radio 5 programmas direktors, un Ēriks Lingabērziņš, kas mums pārstāv šodien turismu nozari, Latvijas turismu aģentu un operātoru asociācijas valdes priekšsēdētājs. Varbūt, lai mēs ievirzītos tajā konkurences tematikā, lūkšu jums visiem apdomāt un varbūt tā kodolīgi un īsi noformulēt, kas, jūsuprāt, ir tā būtiskākā varbūt konkurences problēma, ar ko jūs saskaraties sevis pārstāvētajā nozarē? Kurš būs drosmīgais? Lūdzu. Piemēram, ja es runāju par mūzikas nozari, es gan varētu runāt arī drusku par medijiem un drusku par visu kaut ko citu. Bet, ja mēs skatāmies uz mūzikas nozari, tad droši vien tā lielākā konkurences problēma jau visas neatkarīgās Latvijas pastāvēšanas laikā ir valsts atbalsta nevienmērīgums dažādiem mūzikas žanriem, ja tā var izteikties. Lai būtu tāds teikums. Ilze, paņem mikrofonu. Tāpēc, ka... labdien visiem. Es atkal gribētu teikt pilnīgi noteikti, ka tas ir tikai un vienīgi, manuprāt, konkurence par to informāciju, kuru cilvēki izvēlas, par informāciju, kura nonāk cilvēku prātos, un pēc kuras cilvēki arī pieņem noteiktus lēmumus vai veido viedokli. Manuprāt, tā ir būtiskākā konkurence, un šeit es domāju, tas loks ir milzīgi plašs, jo tie ir visi iespējamie mediji, tie ir visi iespējamās interešu grupas, kuras pauž kādu viedokli, un tāpēc, manuprāt, sabiedriskam medijam uzdevums ir ārkārtīgi atbildīgs un arī ļoti, ļoti grūts atrast šajā piedāvājumā to, kam mēs ļoti vēlamies, lai cilvēki uzticās. Piekrīt, uzticībai liela nozīme. Manā gadījumā kino nozarē, jāsaka, ir tāda specifiska situācija, tāds trīsstūris veidojas, kurā, lai gan kino, protams, no laika gadiem ir skaidrs, ka ietekmē masas visvairāk, un tad vienlaicīgi numur 1 augstākais kino konkurence ir tad kultūras ministrijas pārējais budžets, kurā attiecīgi mēs esam diezgan mazi salīdzinot varbūt ar ekskluzīvākām nozarēm, kas sasniedz daudz mazāk cilvēkus, kas tālāk ietekmē to, ka mums ir konkurss un lielākā konkurence savstarpēji par to, lai dabūtu šo valsts atbalstu, tāpēc, ka tirgus mums ir, diemžēl, pa mazu, lai mēs varētu baigi atpelnīties. Līdz ar to mums ir, piemēram, tikko bija attīstības konkurss, vairāk kā 100 cilvēki, kas ir gatavi kaut ko darīt, dabūn 4, kas rada tādu ļoti asu un skarbu konkurenci savā starpā. Un tad tālāk tas jau veido pašu konkurenci, kas mums ir par darbiniekiem, par tiem, kas ir profesionāļi, kas ir gatavi strādāt idejas vārdā, un kuriem varbūt tas ir pats būtiskākais, jo mēs diezgan daudz zaudējam darba spēku uz, ja tu esi mākslinieks un būvē dekorācijas, tu esi ļoti labs arī būvnieks, piemēram, vai ja mums ir gaismotāji vairāk pārgājuši uz programmēšanu, tā kā mēs vienkārši zaudējam tādus profesionāļus jau reāli darbībā. Tas tāds trīsstūrīts, kas to veido visu. Es varu turpināt. Jāsaka, ka turismu nozarē man pamēģināt noklāt visus turismu nozares jautājumus ir jau viens liels izaicinājums. Bet laikam
tēma, kas vieno visu turismu nozari, vai tas ir ienākošais, izejošais turisms, darījuma turisms, pasākumi, viesmīlības sektors galu beigās, tie visi jautājumi lielā mērā aiziet pie tirgus izmēra. Mēs esam mazs tirgus, un tas arī, kas pirmajā daļā izskanēja, šīs korporatīvās saites un vienam otra pazīšana ir tas, kas nereti rada dažāda veida sarežģījums konkurences vidē. Un varētu teikt, ka vienmēr izcinājums ir iet starptautiskos tirgos, un turisms arī iet starptautiskos tirgos. Tas ir viens no pakalpojumu eksportējošajām nozarēm Latvijā, un tad mēs saskaramies ar jautājumu par to, cik konkurētspējīgi mēs esam salīdzinot ar reģionu, gan attiecībā uz klientu piesaisti, gan attiecībā uz mūsu zināšanām, uz mūsu spēju konkurēt un arī attiecībā uz darba spēka piesaisti. Jā, un medicīnas pārstāvji? Jā, labdien! Medicīnā es domāju, ka tas jautājums patiesībā ir krietni sarežģītāks, jo tas ir saistīts ar to, kādā veidā tiek veidota valsts veselības aprūpes politika kopumā. Un, ja mēs skatāmies uz Latvijas sistēmu, kas īstenībā no Pasaules veselības organizācijas tiek atzīta kā ļoti efektīva sistēma ar tik maz finansējumu, tad mums šis princips ir tāds, ka valsts sēdz veselības aprūpi. Un es domāju, ka katram no jums tagad pavērš tā doma, vai tad tā patiešām ir. Jo, ja mēs skatāmies un analizējam datus, tad aptuveni 40% Latvijā pat ir out of pocket maksājumi, respektīvi cilvēks, cik daudz piemaksā klāt. Un tāpēc mums ir jāskatās no diviem aspektiem. Ja mēs runājam par privāto sektoru, kuru visticamāk mēs patiešām redzam konkurenci, un privāto sektoru šeit domāju arī pašvaldību institūcijas, kas ir pašvaldības slimnīcas, kas savstarpēji poliklīnikas konkurē, bet privātais ir arī, teiksim, kādas atsevišķas nozares speciālisti, kas konkurē. Protams, tur pastāv konkurence, un viņi ir diezgan izteikti. Bet, ja mēs skatāmies par tādām ļoti sarežģītām lietām, ko jūs redzat arī televīzijā vai kur citur, piemēram, par ģenētisko terapiju, kas tikko parādījās sižets televīzijā, skaidrs, tur nekādas konkurences nav un nebūs Latvijā. Un kāpēc nebūs? Tāpēc, ka mēs esam par mazu valsts, lai varētu to nodrošināt. Tāpēc mums ir jāskatās pavisam citā virzienā. Šādas lietas patiesībā pasaulē kontrolē caur kvalitātes kontroli, iekšējo kvalitātes kontroli, kas mums ir aktīvi jāievieš. Un par to ir jārunā arvien vairāk un vairāk, kas mums līdz šim ir bijis salīdzinoši mazs jautājums, bet patiesībā mums ir jāskatās uz konkurenci nevis Latvijas mērogā, bet mums ir jāskatās uz konkurenci vismaz Baltijā, jāskatās uz konkurenci Ziemeļa Eiropā, Eiropā un tā tālāk. Respektīvi, konkurences jautājums medicīnas tādās sarežģītākajos jautājumos ir jau starptautiskais jautājums. Un tas mums īstenībā no šo brīža likumdošanas un politikas veidošanas aspekta ir ļoti grūts. Un mums patiesībā jāsaka tā, ka šī konkurence reizēm ar mūsu likumdošanu tiek ierobežota, un mēs nespējam veikt to, ko mēs varētu daudz labāk veikt. Tā kā tā ir varbūt tāda problēma, un tas ir tas lauks, kas būtu jāskata krietni plašāk. Es laikam, ka cilvēki runā par konkurenci, uzņēmēju darbību un sports ir tās divas nozares, kas jebkuram cilvēkam uzreiz saistās ar konkurenci. Un te es gribētu par problēmu situāciju konkurencē parunāt ir 3 punktos. Pirmais punkts ir, man ļoti patīk, jūs tur tas vārds ir godīga konkurence, un, protams, sportā ir ļoti svarīgi, kur tā godīga konkurence viņa ir ļoti svarīga, viņa stimulē attīstību, bet kur tie pārkāptie godīgas konkurences principi un arī likumi, tas visvairāk problemātiska situācija, protams, ir dopings, kad, lai kļūt par konkurētspējīgu atlēts, sāk lietot aizliegtas vielas, tādā veidā mēģinot sevi stimulēt un negodīgā veidā cīnīties tajā konkurences augsts sasniegums sportā. Tad viens faktors, kas arī diezgan problemātisks ir bērnu un jauniešu sportā, ir konkurence, kas ļoti bieži rāda arī ļoti lielu spiedienu, gan arī izraisa kaut kādā vārdarbīga tādu mījdarbību no vecāku puses un no treneru puses, jo tas bērns tiek stimulēts ar dēļ tās konkurences un rezultātā tiek virzīts baigais spiediens pret bērnu, un līdz ar to tādā veidā bērni vienkārši netiek emocionāli līdzi tam, un, jo mēs tomēr runājam par bērnu jauniešu sportu, pats svarīgais, lai bērni kustās, lai uzlabotos viņu dzīves līmenis, nevis
svarīgākais ir rezultāts šeit un tagad, un ļoti bieži vecāki un treneri nesaprot to, un viņi mēģina, un tā konkurence arī, piemēram, runājot arī par pludmales volejbolu, kas man sporta veids ir ļoti tūs, un esmu redzējis vairākas reizes, kad vecāki un treneri prasa rezultātu šeit un tagad, jo ir baigā konkurence pat vienas pilsētas robežās, un tajā brīdī, kad nav rezultāts, mēs mainām treneri, un līdz ar to tajā brīdī sanāk, ka treneris viņu uzliek spiedienu vecāki, ka viņam vajag šeit un tagad rezultātu, viņš nedomā par ilglaicīgu attīstību, un mēs panākam to, ka bērni jau 14-15 gadu vecumā viņu veselības stāvoklis ir neatbilst tam līmenim, kurā viņi sporto, jo vienkārši viņiem tiek uzliekts baigais konkurēts spiediens gan no treneru puses, gan no citu sportistu vidas. Un trešais punkts, runājot par sportu, kur tā problēma situācija ir, protams, brīvais tirgus un cīņa par sporta speciālistiem. Un tajā brīdī, kad netiek nodrošināta pietiekams iespējas attīstībai un arī finansiāli sev sasniegt vēlamo dzīves līmeni, tad vienkārši sporta speciālisti meklē iespējas arī citās valstīs, un tādā veidā mēs pazaudējam vērtīgus speciālistus. Te ir arī, protams, medaļa otra puse, ka tie speciālisti, braucot uz ārzemēm, viņi apgūst kaut kādas jaunas zināšanas, jaunu pieredzi, un cerams, ja pēc tam mēs varam viņus dabūt atpakaļ, tad viņi nāk ar pievienoto vērtību. Bet runājot par sporta nozari, tā ir liela problēma, ka ļoti daudz speciālisti brauc prom, un līdz ar to mums ir izveidojas tāds speciālistu bads. Jā, es domāju, ļoti daudzveidīgi viedokļi, un tā rezumējot, man šķiet, ka te izskanēja gan tas, ka ir nepietiekoši kaut kur finansējums kādā nozarē, gan tas, ka ir finansējums, bet viņš varbūt nevisai godprātīgi tiek izlietots, gan šis te minētais konkurences spiediens, kas varbūt rada kaut kādu tādu neveselīgu konkurenci un saturs, kas ir svarīgs, lai tas būtu objektīvs un kam pieslēdzās, teiksim, sabiedrības doma. Un arī, protams, šie te darbinieku piesaiste vai aizplūšana, tas arī izskanēja šķiet nozarēs kā problemātika. Es domāju, ka mēs varam virzīties tālāk, jo man ir vairāk noteikti jautājumi, ko es vēlos jums uzdot tieši specifiski par jūsu nozarēm un varbūt tam, vairākiem varbūt tādiem konkurences aspektiem, kā minēju, varbūt ārpus tāda konkurences uzrauga viedokļa. Kā jums šķiet, vai konkurence un radošums sadarbojās, vai vispār konkurencei ir ietekme uz šo te radošumu, un te runājot, tieši par pieminēto konkurences spiedienu, vai tas, teiksim, rada ietekmi uz saturu, te vairāk es lūkojos muzikas un kino pārstāvi virzienā, vai tas jums liek būt vēl radošākiem, vai tieši otrādi noplok tas radošais gars, un jūs vairāk pielāgojat savu darbību varbūt kādiem komerciāliem projektiem un tam, kam ir lielāks, teiksim, pieprasījums? Man šeit ļoti grūti atbildāms jautājums, jo tā jau arī ir pielāgošana, lai radītu konkrēti spējīgāku produktu, mēģinot izpatikt kādam plašākam tirgum, tā arī droši vien ir zināmā mērā reakcija uz konkurenci. Konkurence, protams, ka pieauga, bet man ir tad jāpaskatās plašāk, droši vien. Vēsturiski mūzikas patēriņu ļoti daudz ietekmēja mediji. Vēsturiski mediji uzrakstīja par šo albumu, raidstaciju redaktori izvēlējās atskaņot vai neatskaņot kādu dziesmu, cilvēki saņēma to, ko saņēma. Parādās straumēšanas platformas, mūzika kļūst pieejama, cilvēki var sākt klausīties, ko viņi vēlas, nevis tikai to, ko viņiem iesaka, to mēs redzam, cik atšķirīgi ir saraksti straumēšanas tops no raidstaciju atskaņotā topa. Šobrīd tās ir divas diezgan dažādas pasaules. Tur var spriest, vai tas ir labi vai slikti. Pazūd šī nosacīti kāda kritiskā komunikācija, kur kāds kritiski pasaka, ka tev vajadzētu klausīties šo mūziku un šo. Un tas nav tikai slikti, tas droši vien ir arī kaut kādas kvalitātes tiek izvērtētas. Un šis pazūd. Parādās straumēšanas platformas. Sākumā visi Latvijas mūziķi domāja, beidzot parādījās YouTube, parādās Spotify, beidzot mēs tagad ieliksim dziesmu un mēs būsim populāri visā pasaulē. Ļoti ātri arī tur parādās lielie izdevēji, kuri sāk regulēt to, ko tu redzi, kuri sāk pateikt, ko tu dzirdēsi, kas būs tas, ko tu klausīsies. Ja mēs tajā pašā YouTube, mums liekas, ka mums piedāvā kaut ko klausīties, tad tas tomēr ir, principā būsim godīgi, tas ir izvēlēts saturs, ko jums piedāvā. Un līdz ar to atkal mēs nonākam tajā pašā situācijā, kur kāds nosaka tirgu. Un tāda tīra, brīva konkurence
viņa īsti neeksistē. Un tas, vai tas ir labi vai slikti, tas ir cits jautājums. Jautājums bija par to, vai konkurence nosaka to, kā cilvēki rada produktu. Es domāju, tas ir atkarīgs no cilvēkiem, kuri rada produktu, jo mēs redzam, ka ir cilvēki, kuri to nereiķinās. Visbiežāk mēs viņus saucam par alternatīviem, par kaut kādiem, es nezinu, kā apzīmēt cilvēkus, kas netiecas pēc atbilstības kaut kam. Un tad ir cilvēki, kuri cīnās par to, ko mēs saucam par popmūziku, par to lauciņu. Nu, skaidrs, ka tur es pieļauju, ka mēs esam spiesti, zinot vēl pēc tam, ka, ja kādreiz mēdījis nosacīti sargāja vietējo tirgu, tad šobrīd mēs konkurējam globālajā tirgu. Straumēšanas platformās neviens neaizsargā latviešu mūziku atsevišķi, un neviens nemēģina to izcelt. Līdz ar to mēs esam spiesti, protams, piedzīt kvalitātē, piedzīt kaut vai tik vienkāršos terminos kā skaļums. Ierakstu skaļums mēs ilgi latvieši taisījām mūziku klusāk nekā pasaulē, un tad sapratām, ka cilvēki klausoties mūziku šķirot straumēšanas platformā, grib klausīties skaļāko mūziku. Tieši tik vienkārši mēs iemācījāmies, labi, mēs arī taisīsim skaļākus ierakstus. Konkurence mums māca, mūs dzen uz priekšu. Man šķiet, ka konkurence jau ir ļoti vērtīga un laba lieta, ja tā netiek ietekmēta. Es domāju, tev par kino tur vari gari parunāt. Piekrītu. Tas ir bezgalīgs. Jā. Sāksim no labā. Ka, ietekme ir brutāla, tāpēc, ka es domāju, ka jūs arī visi skatāties filmas, un jūs skatāties pasaules labākās filmas, kas iznāk, un seriālus labākos, un jūs nekādā veidā savā prātā skatoties latviešu filmu nest, ka te man ir 1000 reiz mazāka ekspektācija, jo budžets ir 1000 reiz mazāks. Līdz ar to konkurence par to, vai jums liekas, ka tā ir laba filma vai slikta, ir neatkarīga no budžeta, un tas ir ārprātīgi nežēlīgi pret veidotāju. Jo atšķirībā no ļoti daudzām citām nozarēm, man ir iesaistīti aptuveni 1000 cilvēku brīdī, kad tu taisi filmu, un tai brīdī es esmu spiests būt ļoti radošs. Vai nu es eju šo alternatīvo ceļu, kur es saku, man ir pilnīgi vienalga par visiem, un es taisu sev, jo varbūt tas būs šedevrs. Bet, ja tu tomēr mēģini izstāstīt kādu, pieņemsim, valstiski būtisku stāstu, tad tu nokļūsti situācijā, kur tu esi spiests būt radošs gan idejā, gan formā, kā tu to darīsi, gan pat organizācijas procesā. Piemēram, elementāra lieta. Tur ir tikko mēs te taisām filmu par basketbolu, par pašu sākumu, kā TTT radās. Un blakus Igauni pirms 2 gadu uztaisīja filmu par Kalevu. Un ļoti skatīta filma. Kalevs pavēra veselu vilni. Tā Igaunijā pēc skatījuma skaita atkal mīlestībai pret basketbolu, pret nacionālām lietām, pret sajūtu, ka tu piedarību savai valstī un tā tālāk. Bet elementāra lieta, katreiz, kad jūs redzat kadrus, kas notiek basketbola arēnā, tas, ka uzzīmē tos cilvēciņus apkārt visus, tas izmaksājas viņiem budžetā 500 000, kas manā gadījumā būtu nedaudz vairāk kā puse no budžeta, kas man ir pieejams. Tātad attiecīgi tu sāc domāt kaut kādos ļoti, tas joks izgudro divriteni no jauna, vispār nav joks mums. Piemēram, filmā līdz ar to bija ļoti daudz balonu cilvēki. Tas ir tāds stabiņš, kuram ir balons ar seju un uzlikta žakete virsū. Un tāpēc, ka tad, kad viņš ir nefokusā, tu vari īstenībā nesaskati to, vai tas ir vai nav. Es uz to ceru. Vai? Tagad mēs zināsim. Tas brīdis, tas brīdis, kur man kā režisoram, kurš ir jāstrādā 11 stundas dienā, lai kaut ko izdarītu, jāsāk domāt par balonu cilvēkiem, ja? Prasa būt vēl radošam ļoti pret sevi un savu izdzīvošanas spēju. Ja? Un tā ir tā jocīgais radošums, kas ir spiestais, bet vienlaicīgi arī, protams, ar to mēs kaut kādā veidā izceļamies. Kā zilbalodas strauma pēkšņi var uztaisīt kaut ko tādu. Dvēseļputeņu gadījums arī mēs nofilmējam ļoti specifiskā veidā, bet beigās pasaulē tās ir 150 valstis, kas to rāda, un viņi ir dublēti 11 valodās. Tas ir iespējams, bet uz ļoti augsta radošuma rēķina. Savukārt, tā negatīvā puse, protams, atkal ir
negribas būt tam, kas visu laiku runā par to budžetu, un es domāju, ka būs līdzīgi kā sportā, kad vai nauda seko skatītāju skaitam vai vēl kaut kam, bet mums ir ar to nabadzību, protams, ļoti brutāla konkurence iekšējā, ka mēs ir daudz talantu, kuri var gaidīt gadiem, lai vienkārši dabūtu savu kaut kādu pirmo iespēju kaut ko uztaisīt, un tas, es vienmēr atcerēšos Renāru Vimbu, kurš viņš dabūja Berlīnē galveno balvu par konkrētā nominācijā, un viņam žurnālisti teica, kā jūs tāds jauns režisors pirmo reizi uztaisat filmu un viņš nenāca, man ir 45 gadi. Es esmu gaidījis šo ilgi. Tā ir tā otra puse, kas mums ir radošuma. Citādi, protams, mēs cenšamies domāt visu laiku, cik vien radoši var, un tas ir vienīgais, kas mūs, es domāju, tiešām spēja arī turēt pasaules mērogā, un labā lieta ir tāda, ka tie rezultāti, ja mēs, piemēram, skatāmies PSRS laikā, ka liekas, ir daudz labu filmu, jāsaprot, ka gadā iznāca 1000 filmas, un ja mēs tad sāksim runāt, kuras ir labās, tur jūs nosauksiet praktiski visas vienas un tās pašas 10 krievu filmas, kas ir toreiz bijušas, un mūsu procents, lai filma būtu kvalitīva un labi, ir vienkārši neticami augsta. Un tas ir kaut kāds tas radošums, kas pa laimi vēl ir, un tas, nezinu, teiksim, tāda misijas apziņa, kas eksistē ļoti daudzos kino cilvēkos, kas, iedod to pēdējo konkurences punktu, kas ir jautājums, kas bija pašās beigās ar to, vai tas ļauj pilnībā izdarīt, atbildi ir nē. Ja tu esi režisors, tu nevari būt tikai režisors, un ja es esmu pat uztaisījis Dvēseļu puteni, man no autora atlīdzībām ienāk 160 eiro, un es par to varu rēķināt, ka man vidēji mēnesī bija kāda 80 eiro naudas, ja par to, ko es. Līdz ar to tu, protams, dari kaut ko klāt, lai vienkārši varētu. Un tā ir tā skarbā realitāte. Tā nav sūdzēšanās, es to gribu darīt, es esmu laimīgs, ka es to daru, bet tā ir atbilde uz to pēdējo daļu. Es tikai gribēju papildināt arī par to, ka televīzija arī šķietam varbūt nav tas radošums, bet televīzijā ir ļoti liels radošums. Un es gribēju vienkārši šo repliku sadalīt divās daļās. Pirmkārt, jā, es piekrītu gan Kārlim, gan Dzintaram par to, ka mēs it kā nespējam būt tādā līdzīgā līmenī, kā iespējams skatītāji sagaida vai klausītāji sagaida ar pasauli, bet es domāju, ka lielākā daļa cilvēku arī nesagaida, ka pēkšņi, nezinu, dziedātāja X būs tāda kā Beyoncé vai es nezinu, filma būs tāda, ko Dzintars nākamo radīs, kas būs, es nezinu, grāvējs kā tāds, es nezinu, kurā mēs vispār būsim šokā. Mēs tomēr gaidām zināmā mērā to saturu vai to redzējumu, kāds ir specifisks tieši mums, un mēs arī tieši patiesībā to vēlamies. Mēs nevēlamies unificēties, un skaidrs, ka līdzekļu nekad nebūs par daudz, un līdzekļi vienmēr pietrūks. Un tas ir pilnīgi noteikti, bet es to gribu teikt, ko Dzintars teica par šo radošumu, ka man šķiet, ka cilvēkam līdzekļa trūkumā tiešām rodas ļoti liels radošums. Tas ir neapgāžami, jo es esmu strādājusi 20 gadus komercmēdijā, privātā mēdījā, un lai arī kādam šķita, ka mēs varbūt tur peldējāmies visās iespējās, mums nekā netrūka, ziņas patērē ļoti daudz līdzekļus, un tas, ko mēs radījām kā blakus, dažādus projektus līdztekus ziņām, tie bija ļoti finansiāli sīki pret to rezultātu, ko mēs ieguvām. Un tikai tāpēc, ka mēs, protams, pirmkārt bijām gatavi to darīt, mēs to vēlējāmies sasniegt kaut kādu rezultātu, un otrkārt, ka mēs vienmēr meklējām veidus, kā mēs varam to izdarīt lētāk ar tiem līdzekļiem, kas mums ir. Jo, protams, ja mēs gribētu tikai salīdzināties par to, kā var citi, un citiem ir vairāk, tad es domāju, pusi no tā, kas ir bijis radīts, nekad nenotiktu. Ja? Un 15 gadus esot tirgus līderi, mēs izgājām šo apli, ka sākumā mums visi raidījumi bija pašražoti, un tas bija tā bija tā konkurence par cilvēkiem vēlamo saturu. Tad pēkšņi mēs iegājām kaut kādā aplī, kad lielākā daļa satura tiek iepirkti, un cilvēki pēkšņi grib visu to, kas ir citur, bet tad viņi pēkšņi saprot, bet tad mēs esam tieši tāds pats kanāls kā tūkstošiem citi, pat nekvalitatīvi kanāli. Un mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mēs spējam konkurēt
Tikai ar to, ja mēs veidojam saturu, kas ir mūsu cilvēkiem interesants, pretējā gadījumā viņi ir uzslēgt jebkuru pasaules kanālu un skatīties jebko, kas notiek citā valstī. Un mēs visi to varam. Bet mēs varam radīt arī kaut ko tādu, ko mēs tikai paši varam radīt, kas ir vairāk saprotams mums pašiem. Tāpēc tas trūkums, manuprāt, vismaz man noteikti ir radījis ļoti daudz radošs risinājums un arī tādas līdzīgi, kā Dzintars ir stāstījis, dažādas smieklīgas, bet tas ir pēc tam milzīgs gandarījums, ka tad, kad tev nekā nav, bet tu spēj realizēt to, ko tu esi iecerējis. Ja? Un arī, protams, tad tiešām tas ir milzīgs prieks. Misijas cilvēku, kā es teicu. Es tikai mazliet gribētos piebilst, es tomēr pārstāvu organizāciju, kas pārstāv uzņēmējus, un turisms ir ārkārtīgi radoša nozara, un jāsaka, ka ārvalstu turistu piesaistē Latvijā, kas ir mūsu eksporta lieta, mums ir jākonkurē ļoti globālā tirgu, un mums ir jābūt radošiem, mums nav variantu. Un reizēm salīdzinot to finansējumu, ko mēs tērējam valsts mārketingam un vispār eksporta aktivitātēm, jāsaka, ka mēs tiešām izbraucam veiksmīgi ar savu radošumu, bet man gribētos novēlēt, lai nav tā, ka šis tiek pieņemts kā par pašsaprotamu lietu. Latvijas uzņēmēji radoši, gan jau vienmēr kaut kā tiks cauri. Tam radošumam ir kaut kāds limits, kad var iestāties arī nogurums un pēkšņi vairs nebūs radošuma. Es arī vēl mazu atbildi par to, ka mēs tomēr dodam atlaides savējiem. Tas, ko tu teici, ka mūsu patērētājs dod atlaides, šī brīža 20 gadnieki vairs nedod atlaides. Tas, ko kā Latvijas Radio 5 vadītājs es redzu, mēs kā medijs tiešām ļoti centīgi strādājam pie jaunās latviešu mūzikas mēģināšanas parādīt, nestārāt cilvēkiem, piedāvāt. Jauni cilvēki nedod atlaides. Jauni cilvēki tur viss konkurē globālā tirgu, tur šis nacionālais ir krietni mazāk nekā manā paudzē. Es piedevu latviešu mūzikai visu 90. Jo tie bija manējie. Šobrīd ir, un tas otrs fenomens, ka tie mūsu jaunie muziķi mēģina dziedāt angliski, mēģina iziet pasaules tirgu. Tur viņus neņem pretī, jo kaut kas pietrūkst. Un tad vienā brīdī viņi saprot, pasaulē pašai ir ļoti daudz citu jaunu dziedātāju. Par ko arī stāsts. Un tad viņi pieņem lēmumu, uztaisīšu to vienu dziesmu latviski. Redzējām Kris Steinderšona, ka Kris Noā gadījumu. Viņš mēģināja taisīt angliski, Latvijā gāja tā, pasaulē negāja nekā, uztaisīt dziesmas latviski, viss latvijāņš uzsprāgs, latvijāņš ir liels, bet ko tas dod? To, ka tu iegūsti sajūtu, ka tu cilvēkiem patīc, tu vari izpārdot vienu koncertu zāli vai divas, bet izdzīvot tu no tā nevari, jo mazais tirgus darīs savu. Un tā, ka tur koks ar diviem galiem. Jā, Ilze jau iesāka par žurnālistiku un varbūt šo te radošumu tēmu par to, ka tas arī ir jums aktuāli. Bet es gribēju vēl pajautāt, varbūt kā ir žurnālistikā vispār ar žurnālistu ētiku, teiksim, tad, kad ir konkurences spiediens un skaidrs, ka ir svarīgi žurnālistam būt pirmajam radīt šo unikālo saturu un varbūt... Drīz es ātri vienu piemēru. Es neatceros un arī negribētu teikt, kurš no Latvijas mēdījiem bija brīnišķīgs piemērs kaut kādā no sociāliem ziņa ar melnbaltu Raimondu Paulu bildi. Tas pasaka visu, kā mēs medījam klikšķus, cik ētiski mēs rīkojamies, lai piesaistītu attiecīgi patērētāju uzmanību. Droši vien par to tad arī ir stāsts. Jā, Kārli, neskaties uz mani. Nē, tas bija kāds no... Tas bija kāds cits. Kāds cits. Jā, vienmēr ir kāds cits. Nē, es vienkārši skatos, mēģinu uzmanēt, ko tu. Jā, bet man liekas, ka tā ir tāda svarīga lieta, ko parunāt. Jā. Es gribētu teikt, ka ļoti mainījies ir, viss. Sākot no ziņu ievākšanas līdz ziņu apstrādei, līdz ziņu raidīšanai ir mainījies tiešām ļoti daudz. Un ir ļoti interesanti, ka man ir bijis tā izdevība to visu piedzīvot, bet tā galvenā lieta, manuprāt, kas būtu jāsaprot, un šeit arī jāsadala divas lietas. Viens, kopš daudz cilvēku saprata, ka ziņas vai informācija ir uzņēmējdarbība, tapa neskaitāmi portāli, vietnes, kurās informācija vienkārši tiek pārpubliskota. Pārpubliskota bieži vien kļūdaini, pārpubliskota iespējams sadarbojoties ar kādu no iespējams ziņu aģentūrām, bet liekot pilnīgi citus, varbūt virsrakstus.
Tāpat laika līnija, kādreiz atceramies, bija tādi laiki, es atgādināšu, ka cilvēki nākamajā dienā izlasīja par to, kas notika iepriekšējā dienā. Pēc tam, protams, televīzija paspēja kaut ko izdarīt vakarā, radio strādāja katru stundu ar ziņām. Tagad, protams, mēs varam atvērt jebkurā sekundē, jebkuru vietni, kurai mēs konkrēti uzticamies, ieraugam, kas šobrīd notiek, un mēs savā galvā uztveram, ka tieši tas šodien ir noticis. Bet es ļoti tiešām aicinātu padomāt par to, vai tajā sekundē, kad mēs to izlasām, vai tiešām šis virsraksts attaino to, kas ir noticis. Jo ļoti bieži tas ir pirmkārt virsraksts, tātad es teicu, tā ir uzņēmējdarbība, tā ir peļņa, tātad tas ir veids, kādā veidā mediju, kaut kādu mediju, kuram ir dota iespēja publiskot ziņas vai arī raidīt ziņas, šīs ziņas tiek pārraidītas, tas ir numur 1. Un līdz ar to es domāju, ka mēs pilnīgi noteikti uz šo notikumu varētu skatīties un par šo notikumu uzzināt tad, kad vakarā tiek apkopoti vismaz 2 viedokļi par to, un virsraksts ir pēc principa, kas ir noticis, nevis virsraksts ir viedoklis. Un tā ir milzīga atšķirība, līdz ar to šī ētika, es pat nezinu, kā to vispār šobrīd nosaukt, vai tā ir ētika, vai tāda pastāv tiem, kuri izmanto mediju vai jebkuru informēšanas platformu kā uzņēmējdarbība. Pretēji tam otra puse, kas ir saistīta ar šo informācijas sagatavošanu, šeit man diemžēl ir jāpiekrīt tam, ka joprojām cilvēki, kuri varētu strādāt kvalitatīvi mēdījos, arī, protams, izlemj nestrādāt tur, kur maksā mazāk. Un līdz ar to tiešām, kā es saku, bieži vien ir šī informācija copy-paste, un tur vispār tam nav nekāda sakara vispār ar žurnālistiku. Tāpēc tie cilvēki, kas ir palikuši un kas strādā žurnālistikā, es domāju, ka strādā pilnīgi pēc citiem principiem, un savukārt par to, vai var un kad var publiskot, es arī teicu, tas ir ļoti mainījies, jo kādreiz, ja mums šķita, ka, un tā arī bija objektīvi, ka informācija, kura nonāca kādas uzticamas valstu un vispasaules ziņu aģentūras, bija tādas, kurās mēs droši varējām paļauties un šo informāciju ziņot tālāk, un pastāvēja arī šī konkurence starp medijiem, kurš tad būs tik gatavs un profesionāls sagatavot šo informāciju pirmais. Tad šobrīd ir ļoti daudz pat arī uzticamu avotu, kuri paši nav līdz galam pārliecināti, vai šajā brīdī šis fakts ir tāds, kuru mēs varam apstiprināt, ka tas ir noticis. Un tas ir tikai tāpēc, ka ir ļoti daudz šīs dezinformācijas, ir ļoti daudz informatīvie kanāli, kuri strādā noteiktas propagandas mērķu vadīti, un tas ir milzīgs spiediens izvērtēt to, apzināties, kam es varu paļauties, un saprast, ka nē, lai arī es labprāt gribētu pateikt pirmā, tas vairs nav prioritārais uzdevums. Prioritārais uzdevums ir pateikt precīzi un nekļūdīties. Un tas tiešām tā ir milzīga, varētu teikt, aizas otra puse, kurā mēs tagad stāvam. Ja? Tā ir pilnīgi cita veida darbība un pilnīgi cita veida arī atbildība par to. Es domāju, ka te arī droši vien ir svarīgi, cik sabiedrība ir kritiski domājoša un kā viņi vispār lasa šos virsrakstus un vai tiešām arī atver tālāk saturisko pusi. Tā kā noteikti par to ir, es domāju, arī vērts padomāt. Par medicīnu runājot, protams, ka medicīnas un konkurences dažādi problemātika ļoti bieži parādās masu medijos, sevišķi pēdējā laikā, man šķiet izteikti par šīm zāļu cenām, bet šoreiz jautājums pavisam cits varbūt. Kā vispār šī varbūt konkurence ietekmē pašu galveno šo pacientu aprūpi? Jo, es domāju, ka nav noslēpums, ka daudz šie speciālisti, viņi strādā gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Un te ir jautājums, vai šī konkurences spiediena rezultātā starp šiem varbūt arī ārstniecības iestādēm tas pakalpojums tā kā uzlabojās, vai varbūt tieši pretēji ir izdegšana šiem speciālistiem un tas rada virkni citu problemātiku. Kopumā, ja īsa atbilde būtu ka, protams, ka konkurence veicina kvalitātes uzlabošanos, bet man godīgi runājot par medicīnas konkurenci, un īpaši Latvijā ir mazliet bailes un bažas, tāpēc, ka
Kas tad ir tas, kas liek pakalpojumu sniedzējiem, kas mums kā ārstiem man ļoti nepatīk, jo mēs neesam, pacients mūsu gadījumā nav pakalpojumu saņēmējs. Mēs īstenībā pat aizrādam, ja kāds saka, ka tas ir pakalpojums. Nē, tā ir ārstniecība, tās nav kaut kāds klienta un pakalpojumu saņēmēja attiecības. Tās ir ārsta pacienta attiecības, kas ir pavisam citādāks princips. Un tas, ko cilvēki reizēm redz, tā ir varbūt tā reklāmas daļa. Un tas man nevisai patīk, un tas ir saistīts tomēr ar privāto sektoru. Un šie pakalpojumi, ārstniecības pakalpojumi, reizēm, kurus var saņemt privātajā sektorā, viņi nevienmēr ir kvalitatīvi, jāsaka atklāti. Un šo kvalitāti jau var uzraudzīt, bet mums nav ļoti stingras, kā jūs sākotnēji minēju, kvalitātes uzraudzības sistēmas Latvijā. Kāda ir kvalitātes uzraudzības sistēma? Kvalitātes uzraudzības sistēma ir speciālistu certifikācija, vai viņš ir tiesīgs to darīt, un pacientu sūdzības būtībā. Un jūs zināt paši, kā mums iet ar pacientu sūdzībām, lai gan 95% ir saistīts ar komunikāciju, tomēr liela tā 5% daļa saglabājās arī par pašu pakalpojumu kvalitāti. Un tad sanāk tā, ka jūs jau paši zināt arī tos stāstus, ja kādam ir kāda ļoti nopietna problēma, piemēram, tur onkoloģiska slimība, diezin vai viņš tagad tās Googlā skatīsies, kur ir vissmukākā mājaslapa, kur tagad doties. Viņš jau zinās, viņš apjautāsies pie šī speciālista, un viņš zina, ka viņam ir pateikts, viņš baigi nerunīgs, viņš ir baigi tāds, varbūt nepārāk komunikabls vai kā, bet viņš ir tas, kurš izdarīs. Ja? Respektīvi tā konkurence, kas var būt, viņa var būt virspusēja, bet viņa nav reizēm patiesa. Bet es negribu vispārināt, jo ir arī lietas, kur patiešām viņa pastāv. Tas, kur varbūt tās mums patiešām ir tā konkurence, uz ko mums ir jāiet, un te jau jūs runājat par to radošumu, man jau bail teikt, bet medicīna arī ir radošums. un tas radošums ir vairāk saistīts ar to, ka mēs esam iegājuši jaunā fāzē. Mēs vairs neskatāmies uz Latvijas medicīnu tikai tādā, pēc padomu laiks, kā tad mums iet. Ja mēs skatāmies pēc padomu laiku valstīs, jā, protams, mums iet ļoti labi. Tā īsa atbilde ir ļoti labi. Mums, salīdzinot ar to, kā bija 90. sākumā un kādi rezultāti šobrīd, ir labi. Bet, ja mēs skatāmies starp tām valstīm, kur mēs gribam pielīdzināties, jo mēs laiku runājam, ka mums ir jābūt tādiem ārstēšanas rezultātiem, mēs salīdzinām sevi ar OECD valstīm. Tās ir tās bagātās pasaules valsts, tās labklājīgi nodrošinātās valstis. Un no kurienes tad nāk? Un tas nāk no bagāto valstu gala šīs vadlīnijas, kā mums kaut kas ir jāārstē. Un mums ir jāmēģina ar tām iespējām, finansēm, cilvēku resursiem nokļūt pie tādiem pašiem rezultātiem, kāds ir noteikts, piemēram, Lielbritānijā, Francijā, Vācijā vai Amerikas Savienotajās valstīs. Tur ir ieslēdzās kārtīgs radošums, kā mums to darīt, jo, piemēram, ir jauns pētījums, un medicīnā viss balstās, rietumu medicīnā balstās uz pētījumiem, un ja pirms tam, piemēram, šeit bija jautājums par to, kā jūs izvērtējat ziņas, tad, pieņemsim, medicīnā 2 cilvēki pateica tā, tas ir vispār nekāds viedoklis. Mēs to neņemam vērā. Ja jūs man pasakat tā, 2 speciālisti, es to varu neņemt vērā. Tas vispār nav viedoklis, ko bāzēt kaut kādu savu tālāko taktiku. Mums ir viens pētījums, tas arī nekas nav. Mums ir vajadzīgi šie lielie, apstiprinātie, randomizētie pētījumi, un kurus, lielākoties nostiprina farmācijas kompānijas, jo tas izmaksā ļoti lielu finansējumu, bez tā tu nevar tur iziet. Un tikai tad, kad tas ir apstiprināts, tad vēlreiz tas tiek apstiprināts, tikai tad mēs sākam savus lēmumus bāzēt šajos te jautājumos. Un tad, piemēram, ienāk šis jaunais medikaments, kur terapija, piemēram, maksā 100,000, gadā, jo tāpēc, ka viņš ir patenta aizsargāts. Tad tur ieslēdzās šis radošums. Un, piemēram, vīrusu hepatītam C, kad parādījās zāles, jūs zināt, ka šobrīd C hepatītu var diezgan labi izārstēt, tā vairs nav pasaules tāda liela problēma. Tad, kad es studēju, tad mums bija tā, ka, hroniska slimība, kur mums ir ļoti smaga terapija un tā tālāk. Un 2012. līdz 15. gads bija milzu pavērsiens. Un šīs zāles maksāja 150-200 tūkstoši. Un tad Skandināvu valstis runāja, mēs ārstēsim šos pacientus, kuriem ir smagāk un tā tālāk, respektīvi noteica kritērijas. Latvija lēnām pakāpeniski sāk ārstēt. Ko tad Latvijā mēs darījām? Bija tātad patenta aizsargāšanas periods, bet, protams, ir valstis kā Indija, Ķīna un tā tālāk, kur šos medikamentus ražo un viņi pārkāpj, tad pacienti paši iegādāja šos medikamentus un tad viņi viņus arī lietoja. Jo skaidrs, ka viņi būtībā ir tie paši, bet tas ir, protams, konkurences pārkāpums. Jo tāpēc, kad būtībā konkurence ir tā, kas ļauj šīm farmācijām
farmācijas firmām ieguldīt. Un mēs varam skatīties, ka viņi ir tā kā naudas ņēmēji, bet mēs gribam, lai mūsu rezultāts balstās kaut kādos pētījumos, kur ir pilnīgi atbilstoši, lai tas būtu patiesi. Un tur arī tas finansējums aiziet. Un tad šajos apstākļos, protams, mums ir jāizdzīvo. Bet runājot vēl par konkurences medicīnā, tādā mūsu valsts atskatā ir arī jādomā par cilvēku resursiem, jo mēs vistiešākā mērā konkurējam ar šīm pašām OECD valstīm. Mums diplomi tiek atzīti visā Eiropas Savienībā, arī Amerikas Savienotajās valstīs un Austrālija, Kanāda, protams. Un, ja diploms tiek atzīts, tad mums ir jākonkurē par speciālistu piesaisti. Un mēs joprojām, Latvija ir donoru valsts, mēs dodam savus speciālistus uz ārzemēm. Un tad tas cikls ir tāds, mēs aizdodam uz Vāciju, vācieši brauc uz Šveici, šveicieši brauc uz Ameriku un tā tālāk. Bet viņiem pretī ir, no kurienes tie ienāk. Mūsē brauc uz Vāciju, uz Skandināviju, un kas mums ienāk, mums jau īsti nekas neienāk pretī. Līdz ar to tad kāds ir mūsu iespējamās piesaistes. Protams, viens ir apstākļi, vide, kas īstenībā ir pats būtiskākais. Otrs ir arī finansējums atalgojums, kurš paldies Dievam, 9 gadu laikā, 10 gadu laikā tagad ir krietni uzlabojies no tā, kā tas ir bijis. Mums ir pieaugums par 230% valsts sektora atalgojumam, piemēram, jauniem ārstiem. Un protams, tas pēdējais faktors ir iespējas, kas mums šeit uz vietas ir. Un reizēm tās ir mazākas, bet reizēm tās īstenībā ir pat lielākas tādā karjeras attīstībā. Un par šiem faktoriem mums ļoti jādomā, savādāk mēs patiesībā tos cilvēkus zaudējam, mums nav no kurienes tad viņus paņemt. Un kamēr mēs nesniedzam to līmeni, kad mēs esam kaut kādā augstā līmenī, tad mums tas arī nebūs. Jā, es domāju, ka viennozīmīgi te var tikai pievienoties, ka es domāju, tā ir droši. Kārli, jūs teicāt pirms tam, ja runa ir par šūnu vai gēnu pētniecību, tad šeit, protams, konkurences nav pareizi, es dzirdēju. Vai pareizi, ka kādreiz Latvijā bija 2 bērnu kardioloģijas centri? Pretēji tam, piemēram, Zviedrijā ar citu miljonu skaitu iedzīvotāju, piemēram, bija 1. Mans jautājums ir tāds, arī tad, ja mēs varam, vai mums vajag tik daudz to privāto medicīnas vai tas nav alternatīva, privāto medicīnas iestāžu skaitu uz šo mūsu iedzīvotājus proporciju? Vai tas vienkārši tāds profesionāli viedoklis, vai mēs neesam pārāk apauguši ar to, kas ir radīts, ja? Redzat, man nepatīk tā kā kaut ko tur nepateikt līdz galam. Es pateikšu, kā tad atklāt būtībā ir. Skaidrs, ka jūs saprotiet, ka privātās veselības iestādes rodās tāpēc, ka pakalpojums kaut kur nav pieejams. Protams, ka tas ir arī peļņas jautājums. Un medicīna un biznesa, tas ir šausmīgs smags manā skatījumā jautājums. Jo tas nozīmē, ka mums pastāv risks, ka tiks veikts kādas manipulācijas vai ārstniecības izmeklējumi, kur īstenībā nemaz nav vajadzīgi cilvēkam, pēc kuriem viņš varēja iztikt. Un es pilnīgi piekrīstu, es vēlētos, lai mums būtu ļoti mazs privātā sektora tas skaits. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina valsts sektors, mums ir jāgulda daudz vairāk valsts sektorā, jo mūsu valstī no iekšzemes koprodukta tā daļa 40% nāk no cilvēku līdzmaksājumiem, ko mēs katrs samaksājam pats no saviem privātajiem līdzekļiem. Lai gan valsts sedz lielāko daļu, tomēr ļoti lielu daļu mēs sedzam paši. Mums būtu jāmēģina tas resurs pārvirzīt uz valsts sektoru, un tad ir jānosaka, ko mēs tad atdodam privātajiem, ko nē. Tas ir viens variants. Un otrs variants ir, kas mums arī noteikti ir jāiet paralēli. Mums ir jāiet uz kvalitātes kontroli. Tikai šobrīd mēs sākam runāt par tādu stingru kvalitātes izvērtējumu, un tās ir 2 nozares. Viena ir kardioloģija, kur ir šobrīd apstiprināts valsts pētījuma programmas projekts, un otrs ir mana nozara nefroloģija, kur mēs arī sāksim iekšējo kontroli. Bet tā iekšējā kontrola nāk no nozares pašas, un runāt par iekšējo kontroli nozarē pašā ir ļoti grūti, tāpēc, ka mēs neesam liela tāda populācija, kur būtu ļoti daudz iespējas to darīt, tāpēc tie ir smagi jautājumi, bet uz to mums pakāpeniski ir jāiet, jo savādāk, ja mums nav iespējas konkurēt tajā mūsu valsts iekšienē, jo jūs man varētu pajautāt, vai man ir interesanti konkrēti valsts iekšienē, nē, tāpēc, ka man klientu, ja mēs tā skatāmies, pacientu skaits ir daudz lielāks, nekā es viņu varētu paņemt. Mēs jau tā ņemam 150, 180% no tā, ko mēs varētu. Tāpēc es būtu priecīgs, ja kādam atdot, bet tas nav vienkārši iespējams, jo to nevar pacelt. Tāpēc vienīgā tā realistiskā lieta ir iekšējā kontrola, un runājot par to, ko mums vajadzētu globāli darīt, tā ir konkurence starptautiski. Un konkurence starptautiski ir nevis
tā, kā piemēram mēs strādājam šobrīd, bet kādas zināšanas mēs pienesam starptautiski. Vai no Latvijas nāk kādi zinātniskie rezultāti medicīnā, kas ir ietekmīgi un svarīgi visas pasaules medicīnā. Un tur mums ir ļoti jādomā, tur īstenībā mūsu likumdošana šobrīd traucē, lai mēs to varētu veicināt. Labi, es domāju, mēs varam dot vārdu vēl arī citiem nozaru pārstāvjiem. Bija ļoti interesanti tiešām dzirdēt šo viedokli. Kā varbūt turisma nozarē ir mainījušies šie konkurences apstākļi pēdējo gadu laikā? Jo skaidrs, ka ja kādus gadus atpakaļ mēs nevarējām iedomāties, ka mēs vienkārši tāpat varētu paši plānot savus ceļojumus, tad šobrīd man šķiet, katrs pats ir savs ceļojuma aģents un īsti vairs neravoda vietu varbūt kādām turisma aģentūrām, piemēram, kā viens piemērs. Kā turisma nozara ir izdzīvojusi visos šajos apstākļos mainīgajos un kā varbūt globālie notikumi ir ietekmējuši arī to turismu un vai sezonalitātei joprojām ir ietekme, teiksim, uz turismu Latvijā? Kāds jums viedoklis? Ļoti daudz jautājumu ar dažādām apakštēmām, bet šorīt Latvijas faktu šai pētījumā pie problemātiskajām nozarēm diezgan ar mazu procentu parādās turisms. Un es varu izteikt tādu pesimistisku prognozi, ka ja nekas nemainīsies, tas procents palielināsies. Jūs pareizi minējāt, pēdējo 4 gadu laikā katrs ir kļuvis par ceļojumu aģentu. No konkurences perspektīvas varētu teikt, izcili. Mums ir 300 pāri ceļojuma aģentūras. Mēs, kad saviem sadarbības partneriem Eiropas līmenī sakam, ka mums uz 1,8 miljoniem ir tik milzīgs ceļojuma aģentu biznesa laikā, kad, piemēram, Eiropā komplekso ceļojumu īpatsvars pēdējo 10 gadu laikā ir nokritis no 30 uz 15%, viņi saka, jums gan ir ļoti laba biznesa vide. Es viņiem saku, mums ir ļoti slikta biznesa vide, jo katrs individuālais ceļojuma organizētājs diezgan vienkāršotā veidā Latvijā var saņemt ceļojuma aģentu licenci un organizēt ceļojumus. Tik tā viss izskatās ļoti labi, brīvs tirgus, viss strādā. Lielākā daļa, es nevaru apgalvot, ka visi nesamaksā nevienu eiro sociālā nodoklī, jo vienkārši nauda paliek viņa saimniecībā. Tā tāda primitīva uzņēmējdarbības forma, mēs asociācijā šo mēdzam saukt arī par tādām kaktu aģentūrām. Mums ir radušās ļoti daudz kaktu aģentūras. Ko tas nozīmē patērētājiem? Viss ir labi līdz reizei, kad ceļojuma aģents nevarēs jūs atvest atpakaļ. Tajā mirklī, protams, ka Latvijas Republika ir jāatgādā savu pilsoņu atpakaļ vienā vai otrā veidā, un būs jautājums par to, kā mēs tad šo izdarīsim, un tad tas būs jautājums par, tā skaitā par budžeta līdzekļiem. Un man liekas ļoti satraucošs secinājums bija arī Freiman kunga no rīta teiktais par to, ka šāda situācija, kas parādās datos, liecina par kaut kādas krīzes esamību. Un šī krīzes esamība ir Latvijā ļoti lielā mērā saistīta ar to, kā mēs interpretējam vienu no Eiropas Savienības direktīvām, kas ir saistībā par komplekso ceļojumu organizēšanu. Eiropā ir zināma kārtība, kā būtu jāorganizē, kurš pārdod un kurš uzņemās atbildību. Esošajā situācijā mēs esam tādā pozīcijā, kad būt ceļojuma aģentam ir viegli, un tas ir veids, kā neuzņemties atbildību, tā skaitā par klientu iemaksātās naudas garantēšanu. Tā kā es gribu aicināt visiem draugiem, radiem paziņām katru reizi, kad kāds jums saka, ka es atradu par 2% lētāku ceļojumu nekā piedāvā kāds no turisma operatoriem, pirmkārt pārbaudīt patērētāju tiesību aizsardzības centra datu bāzē, vai šāds kaktu aģents vispār ir reģistrēts. Un otrkārt saprast, kāda ir tā finansiālā darbība. Tas ir tāda vispārējās prasmes, kas ir patērētāja jautājums. Bet turisma nozarē ir radusies un arvien akūtāk kļūst vēl viena problēma, kas ir publiskie iepirkumi. Katru reizi, kad publiskā iepirkumā par komandējumu vai darījumu pasākumu organizēšanu uzvar kāds, kurš norāda, ka mana pakalpojuma maksa ir 0, tad šajā mirklī ir jāieslēdzās vienam lielam sarkanam signālam, un katram publiskās sektora pasūtītājam, kurš organizē iepirkumu, būtu jārodās jautājums, kāpēc šis komersants ir gatavs sniegt savu pakalpojumu, kura maksa ir 0. Skaidrs, ka šajā mirklī tā uzņēmēja peļņa, jo uzņēmēja nestrādā bez peļņas, ir iecenota pakalpojumā.
Un jautājums, cik lielā mērā tas ir iecenots jau pašā pakalpojumā un cik lielā mērā pirmšķietami uzvarot veiksmīgā iepirkumā, kur pakalpojuma maksa ir 0, katra iestāde, uzņēmums, organizācija, kas to dara, pēc būtības pārmaksā. Un mūsuprāt, ir laiks tā kā šo jautājumu atvērt un uz viņu paskatīties tā objektīvi, kaut vai no šīs perspektīvas, ka 0 nevar būt. To ir iespējams risināt ar iepirkumos nosakot, ka pakalpojuma maksa dod 1 punktu no kopējiem, 15, vai kādā veidā tas iepirkums tiek izvērtēts, bet padarot situāciju, kur 0 nav veids, kā uzvarēt iepirkums. Un mēs visi no tā iegūsim. Tas ir veids, kā sakārtot tirgu, tas ir veids, kādā veidā mēs varam ļoti ievērojami uzlabot konkurenci. Tā skaitā ļaujot jauniem tirgus spēlētājiem, varbūt arī kādam no tiem 380, ienākt tirgu un piedāvāt pakalpojumus. Tāpēc nav turismā visu radošumu nevar atrisināt. Un vēl mums ir trešā problēma. Dalīšanās ekonomika pakalpojumu nozarē un turismā ir īpaši nākusi ar virkni jaunu izaicinājumu. Un, ja mēs skatāmies uz to, kā turisms strādā, katrs dzīvokļa izīrētājs, kurš to izīrē turismam, rada negodīgas konkurences apstākļus legālām, licenzētām, certificētām turistu mītnēm. Mēs paši katru reizi dodoties ceļojumā apsveram iespēju vienā vai otrā platformā rezervēt dzīvokli, neapzinoties sekas, ko mēs ar to radām. Un tas nav tikai stāsts par vietējās pieredzes iegūšanu, kas varbūt ir pirmšķietam labā puse, bet ļoti bieži tas ir jautājums, kā mēs radām iespēju negodprātīgiem, tā skaitā uzņēmējiem, kuri arī mūsu valstī ir veselu dzīvojamo māju uztaisījuši par apartamentiem un to sauc par apartamentiem, nevis par viesnīcu, kā tam vajadzētu būt, nevis radām ar savu rīcību iespēju strādāt un atbalstīt biznesu, kādam tam vajadzētu būt. Ir vēl tēmas, bet es domāju, ar šo var pietikt. Jā, diemžēl mums laiks ir ierobežots, jā, bet paldies noteikti par jūsu viedokli. Es domāju, ka par tām 0 cenām tas ne tikai turisma nozarē, bet arī citās, teiksim, jomās mēs arī esam skatījušies šo jautājumu. Tad droši vien arī jautājums par pasūtītāju varbūt lielāku kontroli, par to, kā viņi izvērtē šos piedāvājumus, kur tiek piedāvāt šādi te pakalpojumi par 0 cenu, jo skaidrs, ka ir jābūt komponentēm un jābūt arī pēc tam izpildēji un kvalitātei un arī kontrolē pēc tam. Tā kā tas arī, man liekas, šajos gadījumos diezgan mēs novērojam vismaz savās kaut kādās izpētēs tādu trūkumu vismaz šajos te jautājumos. Tā kā es domāju, ka jā, mums vēl ir vēl viena nozara, kas nav runājusi. Un es domāju, ka sports... norādīt, jā, ka negodīga konkurence uzreiz no paša sākuma. Uz 2 cilvēkiem 1 mikrofons un tad uz 4 vēl viens. Tas bija speciāli. Lai, jā... Jums jau izklūpienā kā saka, pieredzi. Uz tam otram mikrofonam jāvajadzēs. Tieši tā. Es domāju, ka jā, te arī savu ziņā cīņa par mikrofonu, jo tiešām ir interesanta diskusija un visi ir ļoti atraktīvi un daudz stāst un arī tiešām interesanti, bet patiešām nevaram izlaist arī sporta nozaru. Un es domāju, ka šeit patiešām konkurence un sports vispār nav man šķiet saraujumi jēdzieni. Tā kā es domāju, ka jums noteikti būs ar ko padalīties, kā konkurence, teiksim, ietekmē šo te pašu sportistu varbūt attīstības sniegumu, vēlmi kļūt labākam un kā vispār sportisti iekšienē vērtē šo savstarpējo konkurences cīņu? Protams, konkurence vienmēr ir ļoti vajadzīga un konkurence stimulē attīstību un tur, kur ir konkurence, tur arī rodās radošums. Protams, varbūt sportā nav tik pamanāms kā kultūrā, bet tik un tā pie vienādiem nosacījumiem tie sportisti, kur spēj rast kaut ko jaunu, jaunas metodas un jaunas, tīpaši par sporta spēlēm runājot, jaunas spēles veidus vai kombinācijas vai citas lietas. Arī tehnoloģijas nāk iekšā diezgan aktīvi augsts sasniegums sporta un arī mazs sportā. Daudzi no mums lieto arī modernas tehnoloģijas, kad mēs sportējam, un tas arī
tādā veidā stimulē attīstību un uzlabo rezultātus. Bet šeit es varētu varbūt parunāt par, ja mēs runājam par augstu sasniegumu sportu, tad šeit konkurence, protams, ir valsts finansējuma, pašvaldību finansējuma, bet ir ļoti liela konkurence, ja tīpaši Latvijas mērogā pie esošiem normatīviem regulējumiem. Tā sadarbība ar privāto sektoru, viņa nav īpaši interesanta uzņēmējiem saistībā ar sportu. Līdz ar to tie uzņēmumi, kas atbalsta sportu, viņi praktiski uz divu roku pirkstiem var sareicināt. Tad visi, protams, sporta federācija, sporta veidi un sportisti cīnās par to privātā sektora finansējumu, un te jau nāk klājā jau arī tas radošums, un, kas arī rāda to arī veselīgu konkurenci. Un viens no piemēriem, vienkārši tuvākajā gadiem, kas man diezgan tūs, bija jauna basketbola kluba Rīgas Zēļa ienākšana Latvijas basketbola līgā, kā viņi ienāca ar jaunām idejām, radošām, ar metodām, kā piesaistīt gan auditoriju fanu, kā varbūt to spēles vadīšanu, viss, kas notiek apkārt sportam. Jo, būsim godīgi, ja mēs runājam par augstu sasniegumu sportu, tā ir izklaide. Un ar to tie, kuri spēj piesaistīt gan skatītāju uzmanību, gan arī tādā veidā arī atbalstītāju uzmanību, viņi kļūs arī konkurentspējīgi. Un tajā pašā brīdī viņi arī stimulē pārējos, arī bišķiņ tā kā sarosīties, un to arī atzinuši arī citi klubi, kā parādās jauns spēlētājs ar jaunām idejām, ar jaunu enerģiju, jaunu spēcīgu komandu, tad arī liek arī citām komandām bišķiņ tās saņemties un sāk aktīvi kustēties. Un, ja mēs runājam par federācijām, arī ir aktīvākas federācijas, kas arī aktīvi darbojas, rīko liels pasākums, piesaista uzmanību gan savam sporta veidām, gan arī no valsts institūcijām, gan no privātā sektora, un tad citas federācijas arī uzreiz saņēmās arī ceļ to latiņu, gan arī pasākumu un rīkošanu, gan arī piesaistē. Tomēr mēs esam limitēts skaits un iekšā, es domāju, gan nozars cīnās, gan arī iekšienē nozarē mēs cīnamies pa cilvēku resursu un sportā, protams, tie talanti, cik viņi mums ir, tik pa tiem arī cīnās. Un es nācot no basketbola pārējot uz volejbolu un pēc tam arī redzēju, kā arī varbūt liekas citi sporta veidi, bet kā cīnās par tiem garajiem spēlētājiem, piedāvājot labāks kaut kādas nosacījumus. Un tagad strādājot ministrijā, ir, protams, bērnu jauniešu sports mums ir diezgan labi atbalstīts gan no valsts puses, no pašvaldībām. Un tajā brīdī sporta skolas ir vēl teikt, no valsts puses ir nodrošināta, un tad privātās skolas, viņam kļūst grūti konkurēt ar tām valsts skolām, bet ko viņi var panākt? Viņi var panākt ar kaut kādu kvalitāti, un ar to kvalitāti, jā, tie izdevumi vecākiem būs daudz augstāk, bet privātās skolas viņas var nākt ar kaut kādu augstāku kvalitāti un tādā veidā cīnoties arī par tiem bērniem. Bet konkurence ir vajadzīga. Konkurence ir tā, kas stimulē iet un attīstīties, darīt, un konkurence ir tā lieta, kas arī rāda inovācijas, inovatīvas metodas. Un runājot tieši par sevi, kā profesionālu sportistu, man konkurence vienmēr vislabākie rezultāti manā karjerē bija vienmēr tad, kad visiem citiem maniem konkurentiem bija labi rezultāti, tad uzreiz pēc viņiem sekoja mani labākie rezultāti, jo tas man stimulēja būt labākam, uzrādīt un arī to ambīciju latiņu. Es domāju, veselīga konkurence vienmēr arī ceļ uz augšu. Paldies, liels. Es domāju, ka ļoti vērtīgi bija patiešām dzirdēt šo dažādo nozaru specifiku un par un ap šiem konkurences jautājumiem. Tā kā patiešām mums diskusija tik raiti raisījās, ka mēs esam absolūti iekļaujušies laikā, un, diemžēl, varbūt kaut kādi vairāk vēl jautājumi palika aiz borta, tik laika trūkuma dēļ. Tā kā es teikšu jums milzīgi paldies par to, ka jūs atradāt laiku, dalījāties ar savu viedokli, un es teikšu tā, ka neskatoties to, ka, protams, problēmas ir un droši vien visticamāk arī pastāvēs, man šķiet, mēs esam viensprāts, ka tomēr konkurence, tas ir virzītājs, un varbūt arī tas labākais no tās konkurences, arī kas šodien šeit izskanēja, ir tas, ka
mēs caur šo konkurenci arī saprotam, uz cik daudzām lietām mēs esam spējīgi, cik radoši mēs varam būt un cik daudz mēs varam izdarīt. Man liekas, tā ir viena no tām labajām lietām no konkurences. Tā kā milzīgs jums paldies vēlreiz un uz tikšanos citos formātos.